Labrīt, sveiciens no Super Bingo studijas visiem mūsu skatītājiem un spēlētājiem un dārgie draugi. Laimīgu jauno gadu! Un neko es neesmu sajaucis, jo pavisam oficiāli vakar pēc austrumu kalendāra ir iestājies zaļā koka pūķa gads. Jā, un tas simbolizē spēku, enerģiju, drosmi un var atnest arī veiksmi. Un tā jau ir atnākusi pie visiem mūsu šīs dienas 24 auditorijas spēļu dalībniekiem, kuri, kā jūs redzat, ir sadalīti 4 komandās. Jā, veiksme tik tiešām ir komandā, jo tieši pateicoties saviem komandas biedriem var tikt pie ievērojama naudas laimesta. Jā, un arī turpmāk dalībnieki gan individuāli varēs iegūt savus naudas laimestus, gan arī papildināt kopējo komandas banku. Jā, bet ja jau runājam par veiksmi, tad noteikti jāpiemina pagājušās nedēļas veiksmīgākā spēlētāja Laila Kļava no Lapmešciemu, kuru gan studijā pārstāvēja vīrs Andis Kļava un medus spēlē laimēja 4650 eiro. Un es teiktu, ka ļoti patīkamu pārsteigumu aizvadītajā nedēļā piedzīvoja arī Agnis Beļakovs no Ventspils novada, kuru mēs izlozējām vai pielozējām, pareizāk sakot, pie mūsu finālistiem. Finālā viņš izvēlējās lielā laimes rata simbolu un uz tā uzgrieza pārsteigumu sektoru. Un attiecīgi viņam izdevās uzminēt, kurā no 2 pārsteigumu lādītēm ir viņa lielais laimes, un aizvadītajā nedēļā tā bija automašīna Volkswagen Taigo. Lieliski sveicam, un te nu vietā noteikti atgādināt to, ka gluži tāpat kā no visām valsts mēroga izlozēm, arī nauda par Super Bingo atgriežas pie Latvijas iedzīvotājiem. Gan kā laimesti, gan arī kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetos, ļaujot labām lietām notikt. Bet kādas labas lietas notiks ar mūsu spēlētājiem šīs dienas Super Bingo raidījumā, to mēs, protams, ka uzzināsim visi kopā. Jā, bet ir viens atgādinājums un, protams, Super Bingo uzkrājums šajā rītā ir 281 000 eiro un izspēlēsim to līdz 41. robežbumbiņai. Un ja šodien kādam izdosies atminēt Super Bingo un laimīgajā kvītī būs atzīme arī par dalību gan Jokers, gan Jokers 7, tad papildu Super Bingo uzkrājumam veiksminieks saņems arī sapņu māju, ko uz laimētāja zemes uzbūvēs kompānija Somu māja. Jā, bet lai tikt pie mājas ar kaut ko ir jāsāk. Un sāksim mēs ar lototronu un pirmajām 10 lototronu bumbiņām. Lai jums veicas! Un tātad uzsākam iknedēļas skaitļu loterijas Super Bingo izlozi. Aiziet! 65. Pirmais skaitlis 65, vēl 9 bumbiņas pirmajā kārtā, un tad jau ierastās auditorijas spēles, bet 67. pirms tām jāsaka jau ierastās atlases spēles uz ierastajām auditorijas spēlēm. Katrā ziņā šobrīd 32. Visu komandu dalībnieki, protams, ka pretendēs uz visām 3 auditorijas spēļu atlasēm, kuri numuriņi tiks izlozēti. 22. To mēs skatīsimies jau raidījumā laikā, raidījuma gaitā, bet ja jums patīk, 56. mēs, protams, vienmēr priecājamies. Protams, ka fiziski mēs jūs neredzam šeit no Super Bingo studijas, kā jūs 23. skatāties raidījumu Super Bingo katru svētdienas rīt kanālā TV3, bet ticiet man, mēs jūs tiešām jūtam. 35. Un mēs esam pārliecināti, ka jums patīk tas, ko jūs redzat, un ja jums ļoti patīk tas, ko jūs redzat, tad es jums novēlēšu kādreiz arī nokļūt pie mums 68. Super Bingo studijā un sajust un redzēt un priecāties par to, kas ar jums var notikt. 33. Šeit klātienē tātad Super Bingo raidījuma ieraksti notiek sestdienās. Svētdienās jau mēs visi skatāmies spēlētāju veiksmi. 71. Sākot no 10 rītā kanālā TV3. Pirmā kārta ir noslēgusies ar atminētiem 8 skaitļiem. Un tā, dārgie skatītāji spēlētāji, esam gatavi uzsākt mūsu auditorijas spēles un uzsāksim ar neona spēles atlases spēli, kur tūdaļ pat pa vienam dalībniekam no katras komandas mēs izlozēsim un paziņoju, ka katra komanda šobrīd jau savā kontā redz 200 eiro. Jā, tieši tā. Un tūdaļ pat uzzināsim, kuri būs tie laimīgi, ar kuru kārtas numuru no katras komandas, kuri tad piedalīsies pirmajā atlasē. Un tie dalībnieki ar kārtas numuru 5. Un kā pirmo uz neona spēles atlases spēles sagaidām lielā komandas dalībnieku Juri Kazāku no Rīgas.
Jā, pensionārs Juris Kazāks no Rīgas Superbingo spēlē bieži, bet ar pārmaiņām. Skatās rudenī un ziemā, kā arī vasarā, kad ārā ir slikts laiks. Studijā 4. reizi. Viena no 4 izvēlēm, vai uzreiz būs naudas laimas, vai par naudas laimas parūpēsieties pie spēles iekārtas. Un jūs laimējat 400 eiro un pie savas komandas varat doties un pasakiet viņiem, ka jūsu komandas bankā tikko esat ieskaitījuši 200 eiro. Un kā nākamo uz atlases spēli sagaidām? Intu Demanti no Ķekavas patīk strādāt dārzā un ļoti ceļot gan pa Latviju, gan pa citām valstīm. Pabijusi Emirātos, Čehijā, Izrēlē, Itālijā, Jordānijā, Karībus salās. Ja iegūs laimestu, tad tērēs to dāvanai meitai. 1 naudas laimas, 2 iespējas nokļūt pie neona spēles. Lūdzu, jūsu izvēle. Aiziet. Aiziet. Oi. Un jūs kļūstat par neona spēles pirmo dalībnieci. Apsveicu, jūs varat doties jau pie spēles iekārtas. Un šobrīd sagaidām sarkanās komandas dalībnieku ar 5. kārtas numuru. Ilga Zigrīda Renmane no Cēsu novada audzina mazbērnus, audzē puķis un darbojas dārzā. Superbingo spēlē un skatās jau 12 gadus. Ļoti uzticama, uzcītīga jūs esat mūsu skatītāji un spēlētāji, un šobrīd jums ir 2 iespējas. Vai uzreiz būs naudas laimas 300 eiro, vai kļūsiet par neona spēles otru dalībnieci. Kuru no šīm te žetoniem jūs izvēlaties? No augšas un ceļam ārā. Jūs spēlēsiet neona spēli kā otra dalībnieks. Jūs varat pievienoties savai kolēģei un gatavoties jau spēlē. Un šobrīd, draugi, sagaidām zaļās komandas dalībnieci. Dzidra Šīre no Saldus novada Superbingo spēlē reizi mēnesī, bet skatās katru svētdienu. Ja iegūs laimestu, tērēs to savas veselības uzlabošanai. Atklāsim noslēpumu, kas nav noslēpums. Jūs esat laimējuši 300 eiro un pie savas komandas dodaties ar bankā ieskaitītiem 100 eiro. Bet kā mums veiksies pašā neona spēlē, kurš uzvarēs un kāda būs naudas laimas, tik par to turpmākajās minūtēs. Pirmā autorijas spēle, neona spēle, un kopā ar mani 2 burvīgas dalībnieces, Inta un Ilga. Pirmais uzdevums gaužām vienkārši noskaidrosim jūsu laimīgās krāsas, tāpēc, Inta, jūs redzat 4 aizklāti melni aplīši. Jūs droši varat izvēlēties vienu, kurš jums labāk tīk, varam vaļā un skatāmies. Un tā ir dzeltenā krāsa, to jūs varat droši aiz muguras nolikt. Dzeltenā krāsa vispār tāda patīkama? Veiksmīga? Dzeltenā, jā. Dzeltenā un zaļā ir manas krāsas. Lieliski, skatīsimies, kādu laimestu tā jums tad arī atnesīs. Ilgas kundze, jūs arī man droši vien parādīsiet, tad kuru melno vērsim vaļā? Šo te un kas tur? Kuru krāsu jūs gribētu, lai tur slēpjas? Ir zaļā. Apsveic jūs ar zaļo krāsu, Ilga. Nu tad tagad skatīsimies, kādi būs jūsu laimesti pirmajā kārtā. Tātad, Inta, jums ir jāizvēlas viens aizvērts dzeltenās krāsas kvadrātiņš. Tātad tikai dzeltenās krāsas, jā. Šeit mēs vadāmies tikai pēc krāsām. Droši variet vaļā vienu un skatīsimies, kāds laimas tur šobrīd slēpjas. Tie ir 500 eiro, bet tas ir tikai vēl pagaidām, jo spēle nav noslēgusies. Ilgas kundze, jums savukārt ir jāizvēlas viens no zaļajiem aizklātajiem kvadrātiem. Kurš tas būs? Varam vaļā. 400 eiro šobrīd ir Ilgas rezultāts. Nu un skatīsimies, ar kādiem laimestiem noslēgsies patiesi šī spēle, jo mums ir pienākuši reizinātāju kārta, un reizinātājos gan pēc krāsām vairs nevadieties. Variet vaļā, kurš jums patīk, vienalga 1, 2, 3, 4, 5. Inta, šobrīd jums ir 500 eiro. Ir iespēja uzlabot šo rezultātu. Ir iespēja palikt pie 500 eiro. Nu, mēģināsim uzlabot. Mēģinam uzlabot, vai ne? Protams, lai veicas, Inte, droši variet vaļā vienu no reizinātājiem, jebkuru, tas ir rozā, reiz 1. Nu, tas nozīmē, ka šobrīd ir 500 eiro. Jā. Nezinām par 1. vai 2. vietu, to mums palīdzēs atbildēt Ilgas kundze. Ilgas kundze, kur jūs no reizinātājiem versiet vaļā? Pašu pirmo. Pašu pirmo, es jums palīdzēšu, ja? Tātad 400 eiro šobrīd. 2000 eiro, Ilgas kundze. Mēs savukārt, Inta, sveicam jūs ar 2. vietu, 500 eiro. Paldies par spēli. Jūs varat doties pie komandas. Komanda atbalsta, jo komandas bankā
plus 300 eiro. Čau, meitenes. Ilgas kundze, pirmā vieta. 2000 eiro. Es jūs apsveicu, bet man jums ir viens jautājums. Paturēsiet iegūto naudiņu, 2000, vai tomēr dosieties uz finālu, kļūsiet par finālistu? Jūs atsakāties no 2000 eiro un dosieties uz finālu? Jā. Mums ir zināma pirmā fināliste, lai veicas, bet jūs tagad varat doties pie savas komandas. Komanda aplaudē, jo komandas bankā šobrīd ieripo 400 eiro. Nu, tāda mums bija neona spēle. Skatīsimies, kāds būs turpinājums. Šī tādu risku uzņēmāties. Bet tagad gan turpinām ar lototronu un sagaidīsim nākamās lototronu bumbiņas, lai jums veicas. Jā, pārsteigumi, jā, iespējams negaidīti lēmumi. 72. Bet kā jau mēs vienreiz esam teikuši, tad savus lēmumus pieņem, izdomā 61. un dodas vai uz finālu, vai paņem iegūto naudas laimestu paši auditorijas spēļu uzvarētāji. 19. Nu ko, laiks loteriju laimestu ziņām aiziet, un lieliska ziņa saistībā ar 2. iemīļoto 100-gades momentu loteriju, dargie draugi, jau 61. reizi 100-gades loterijas pastāvēšanas vēsturē. 57. Kādam spēlētājam ir izdevies laimēt 100 000 eiro, un pēdējais no laimestiem 15. ir iepriecinājis kādu spēlētāju Ventspilī, kura svinot savu dzimšanas dienu, vēl svinību noskaņās. 42. Tikmēr pirmais centrs ir atmanāts lēmēs par pirmo centru saņem viens spēlētājs, un turpinot par dzimšanas dienu, iepriecināja sev iegādājoties vairākas 100-gades momentu loterijas biļetes. Kasīja viss pēc kārtas, 40. un tieši pēdējā biļetē atklājās lielais 100 000 eiro vērtīgais laimes. Apsveicam! 6. Un vēlreiz sveiciens jūsu aizvadītajā dzimšanas dienā. Nākamajā kārtā pastāstīšu par Latvijas loto momentu loteriju jaunumiem. 50. Bet šobrīd paziņojam, ka pēc izlozētajām 20 bumbiņām ir viens līderis ar 13 atminētiem skaitļiem. Pēc pirmās autorijas spēles esam noskaidrojuši arī pirmo finālisti, un vai arī medus spēle mums atnesīs finālisti vai finālistu. Nu, to noteikti rādīs laiks, bet sākumā mums ir jāuzzina, kuri piedalīsies atlasē, lai vispār pretendētu un tiktu pie medus spēles iekārtas. To tūlīt pat arī noskaidrosim, un uzmanību katras komandas dalībnieks vai dalībniece ar kārtas numuru 3 dodas uz atlasi. Divi naudas laimesti un divas iespējas nonākt līdz medus spēles iekārtai un iepriecināt sevi ar vērtīgiem naudas laimestiem. Esam gatavi medus spēles atlasēji un sagaidām lielā komandas dalībnieci. Un tā ir Gunta Pabērza no Valmieras. Ikdienā nodarbojas ar šūšanas darbiem. Savukārt Super Bingo ir ģimenes tradīcija, ko skatās katru nedēļu un ļoti priecājas par dalībnieku iegūtajiem laimestiem. Šobrīd jums ir iespēja izvēlēties no 4 aizklātiem aplīšiem. Nu tad, kuru jūs izdarīsiet izvēli, kuru izvēlēsieties un skatīsimies. Medus spēles pirmā dalībniece ir Gunta. Gunta, apsveicu, droši dodieties pie spēles iekārtas. Ar jums mēs vēl tiksimies. Sagaidām nākamo atlases dalībnieku. Un tas ir dzeltenās komandas dalībnieks Aivars Šulcs no Saldus. Saldus viņam ir mīļākā pilsēta, hobijs ir sports, un šobrīd noteikti viņu skatās gan saldinieki, gan arī sieva, meita un arī dēls. Jau gribējāt, jau esat izdomājis, kuru tad ņemsiet žetonu. Nu, aiziet, kuru ņemsiet? Šito pašu. Kas tur ir? 400 eiro! Sirsnīgi sveicam jūs! Jūs varat doties pie dzeltenās komandas. Dzeltenā komanda gavilē, jo jūsu bankas kontā ieripo 200 eiro. Turpinām medus spēles atlasi un sagaidām nu jau 3. dalībnieku. Un tā ir sarkanās komandas dalībniece Anželika Tarakānova no Mālpils. Viņai patīk tamborēt, sēņot un braukt ar vīru uz copi. Labprāt darbojas puķu dārzā un starp citu 100-gades momentu loterijā ir bijis kāds ļoti feins laimests. Kuru žetonu izvēlēsieties? 300 eiro! Apsveicam! Dodieties pie komandas un komanda gavilē, jo komandas bankā ieripo 100 eiro. Arī labi, ja? Jā.
Nu, mēs jau visi zinām, kas šeit slēpjas, sagaidām nākamo dalībnieku, lai apstiprinātu. Zaļās komandas dalībniece Anita Sula no Ventspils. Viņa katru nedēļu skatās un spēlē super bingo. Savukārt uz jautājumu, kā tērēs iegūto laimestu, vēl pagaidām nezināju. Nu, ir īstais laiks sākt domāt. Jā, jo mēs vēl arī nezinām, kāds būs jūsu laimes, bet zinām, kas slēpsies žetona. Parādiet, lai mēs vispār to pārliecinātos, un sveicam medus spēles otro dalībnieci. Lūdzu, lai veicas, tiksimies noteikti vēl pie spēles iekārtas. Mēs esam gatavi, ceru, ka jūs arī sākam medus spēli. Cik pilnas izdosies dalībniecēm piepildīt savas medus burciņas, to mēs tūdaļ noskaidrosim. Medus spēle 12 000 eiro uz spēles. Sākam? Sākam. Gunta, aiziet! Pirmā izvēle, jebkura šūniņa var būt un kļūst par jūsu, un sākam mēs ar 550 eiro. Tā, it kā es galvā ļoti labi protu skaitīt, bet es paņēmu kalkulatoru. Es esmu gatavs skaitīt lielas summas. Palīdziet man, lūdzu, īstenot šo ieceri. Pirmais gājiens un 450 eiro sākumam. Ļoti līdzīgi rezultāti šobrīd. Nu, skatīsimies, kā spēle attīstīsies. Gunta, otrais gājiens. Joprojām esam spēlē, pieskaitām 400 eiro, tātad 950 eiro pēc diviem gājieniem mūsu pusē. Anita, par cik papildināsiet savu medus burciņu? Plus 400 eiro. 850 pēc diviem gājieniem. Jā, 100 eiro atšķirība ir starp abām spēlētājām, lai, nu, mēs esam tepat abas divas it kā pie pirmās vietas, vai ne? 4000 eiro Gunta tur noteikti slēpjas un slēpjas zem 3 šūniņām. Es jums novēlu atrast vismaz vienu. Mums izdodas atvērt 600 eiro šūniņu un mēs noslēdzam spēli ar 1550 eiro. 5 šūniņas ir atvērtas, vēl 40, no 40, 35 nav atvērtas, no 35 neatvērtajām 3 ir ar 4000. Plus 250 eiro un spēle virs 1000 ir 1100 eiro. Jums otrā vieta. Tātad, paldies par spēli. Es ceru, ka izbaudījāt. Jūs jau skrienat. Jā, pareizi skrienat tik pie savas komandas. Komandas dalībnieks jūs jau gaida un paziņojam, ka komanda Zaļajā bankā ieskaita vēl 300 eiro. Jā, savukārt lielā komanda var gavilēt, jo jūsu bankā 400 eiro un noteikti Gunta apsveic arī jūs pirmā vieta. Paldies. 1550 eiro. Bet man atkal jautājums, ko darīsiet? Atteiksieties, dosieties uz finālu, kļūsiet par otro finālisti vai paturēsiet iegūto naudas laimestu? Došu uz finālu. Atsakāties no 1550 eiro. Kādā mums šodien pārsteidz, lai jums veicas, novēl veiksmi finālā, varat doties pie komandas un komanda gavilē. Bet šobrīd ir laiks noskaidrot, kāds ir komandu banku stāvoklis pēc pirmajām divām aizvadītajām auditorijas spēlēm. Jā, paldies, Armand, un kā jau mēs redzam, tad līderos šobrīd ir izvirzījusies lielā komanda ar 800 eiro, turpat uz papēžiem min arī dzeltenā sarkanā komanda ar 700 eiro un zaļā komanda 600 eiro. Jāsaņemās, bet to noteikti var izdarīt. Tagad gan mums ir laiks noskaidrot 4 no 8 nākamā raidījuma dalībniekiem. Armand, esi gatavs? Jā, Ligita, protams, esmu gatavs un uzsākam pirmo no 2 izlozēm, kā jau tu minēji, lai noskaidrotu šobrīd pirmos 4 dalībniekus, kur pie mums studijā ieradīsies nākamajā nedēļā un piedalīsies auditorijas spēlēs. Bet, Ligita, es tev aicināšu palīgā veikt šo te pirmo izlozi. Šajā komplekta traukā atrodas attiecīgi 13 622 iesūtīti biļešu komplekti. Tad, nu, pirmais dalībnieks. Jā, un pēc nedēļas mēs tiekamies ar Arti Robežnieku no Aizkraukles. Otrais nākamās nedēļas dalībniece būs Ilga Zamberga no Liepājas. Apsveicam. Trešais dalībnieks vai dalībniece Igors Tapinskis. Nezinu, no kurienes noteikti uzjautāsim. Un kā ceturtā nākamās nedēļas dalībniece ir Sanita Gailuma, kura savu kvīti ir komplektējusi i-loto. Apsveicam, tiekamies raidījumā tieši pēc vienas nedēļas. Bet tagad gan laiks nelielai atpūtai, reklāmas pauze.
Labrīt, nesiet sveicināti raidījumā Super Bingo. Mēs atgriežamies pēc reklāmas pauzes un esam gatavi turpināt ar labiem darbiem. Jo Latvijas Loto ir sabiedriskās loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi, un tās ir Sporta loterija, 100-gads loterija un Sporto visi. Jā, draugi, un visām šīm sabiedriskā labuma loterijām ir arī sava papildspēle. Un šobrīd mēs turpināsim ar rezultātu paziņošanu Sporta loterijas papildspēlē. Un šonedēļ ar 500 eiro šajā izlozē mēs sveicam 3 dalībniekus. Un laimīgie ir Guntis Jankovskis, Iveta Freimane un Mārīte Magone. Un atceramies, draugi, ka joprojām atzīmējot jebkuru punktu Latvijas kartē Sporto visi biļetē, tas var kļūt laimīgs ne tikai jums, bet arī tuvākajai skolai projekta Sporto visa klase dalībniecei. Šoreiz veiksmīgais punkts atrodas Jelgavā. Galvenajam laimastam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Jelgavas 4. vidusskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Bet šobrīd esam gatavi turpināt ar 100-gades loterijas papildspēli, kuras izlozes pie mums Super Bingo studijā notiek katru otro nedēļu. Un katru otro nedēļu pie mums studijā ir 4 izlozētie dalībnieki, kuri pēc izlozes noteikumiem sadalīs 10 000 eiro. Un tā tas notiks arī šajā svētdienas rītā ar pirmo kārtas numuru pie mums studijā Raivis Briedis no Rīgas. Raivi, labrīt! Labrīt! Kā jūties? Ļoti labi. Pirmoreiz pie mums studijā? Jā. Minēta Dūmiņa no Rīgas ar otro kārtas numuru. Jā, es arī spēlēju salīdzinoši bieži. Kāds ir bijis lielākais laimes 100-gades momentu loterijā? Šodien būs? Šodien būs. Šodien būs noteikti, kā jau minējām, uz spēles 10 000. Kaspars Bergmans no Bauskas. Labrīt. Vai Bauska arī spēlē 100-gades momentu loteriju? Tieši tā. Un Jānis Gmizo no Bērzainas. Labrīt. Labrīt. Vai jūs esat bijis pie mums? Viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no jums. Jūs jau zināt, ka nelēmējušās 100-gades momentu loterijas biļetes dalībai papildspēlē varat pieregistrēt Latvijas Loto mājaslapā sadaļā 100 gadu. Sākam izvēli. Pirmais izvēles ir Raivis, viens no 12 simboliem uz Latvijas kartes. Lūdzu. Burāšana. Burāšana jau bija noskatīta. Jā. Un sākam ar 3000 eiro. Ineta, jūsu pirmā izvēle? Palete. Varam vaļā paleti, apgriežam otrādāk un sveicam jūs ar 500 eiro pirmajā gājienā. Katram no jums būs 3 gājieni, katrā gājienā kāds iespējams citādāks naudas laimes. Kas par pirmais gājiens? Grils. Arī 500. Tā, sākums ir, turpinājums būs. Un Jāni? Lietussargs. Lietussargs. Ziemā lietussargs. 1000 eiro. Varam pielikt savu pirmās izvēles numuriņu. Tā, dodamies tālāk. Un, Raivi, 3000 jau ir, skaitam klāt. Līgo vainags. Pieskaitām 500, labi. Ineta pēc pirmā gājiena 500 eiro, otrā izvēle. Vardīte. Un Vardīte piepluso jums. 750 eiro, labi. Kaspar pie 500, liekam klāt. Šahs. Vēl 500 izvēloties šaha simbolu un Jāni. Bumbieris. Bumbieris 1000 plus 750, pieliekam savu kārtas numuriņu arī klāt otrajai izvēlei, un jums šobrīd kontā 1750 eiro. Tā, Raivi, 3500 jau ir, 2500 vēl ir neatvērti. Nākamais simbols. Sirds. Sirds un plus 500 eiro, un spēli tu noslēdz ar laimētiem 4000. Ineta. Stundenis. 1500 ir plus 500, un spēli noslēdzat ar 1750 eiro. Kaspar? Mājas čības. Mājas šķības piepluso jūsu 1000 eiro, vēl 1000, un jūsu laima šajā izlozē 2000 eiro. Jāni, neatliek nekas, kā paņemt torti. Torti, jā. Un torti ir 500 eiro vērta, un jūsu laimes 2250 eiro. Šajā izlozē lielāko laimestu ir laimējis Raivis Briedis no Rīgas 4000 eiro. Un tikko Raivis man pačukstēja, ka viņam pavisam nesen ļoti veiksmīga dalība bija arī Sporta loterijas momentu loterijā. Bet par to mēs nestāstīsim šoreiz. Katrā ziņā labas lietas notiek arī pie mums Super Bingo studijā. Notiks arī pēc 2 nedēļām, kad pie mums atkal būs 4 dalībnieki, bet pirmos 2 tūdaļ pat mēs jums arī paziņojam.
24. februārī uz Simtgadus loterijas papildspēles izlozi studijā gaidīsim Ojāru Druku un Valdi Makārovu. Bet tagad gan pienācis laiks turpināt ar papildspēli Abas labas, kur ir iespēja laimēt gan Apple komplektu, gan arī tiesības piedalīties finālā. Un pirmais fināls norisināsies jau pēc nedēļas. Un, draugi, katrā fināla izlozē galvenais laimests vienam finālistām būs jauna automašīna Audi Q2. Uz šīs nedēļas papildu spēli ir reģistrēti 6657 biļešu komplekti. Ar Apple komplektu apsveicam Inesi Cinovsku, savukārt ar vietu finālā Īru Riepnieci. Visu izlozēto papildspēļu dalībnieki zvaniet pa tālruņa numuru 6722 7681 un reģistrējieties. Un joprojām visus papildspēļu noteikumus jūs atradīsiet Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv, kur arī jūs varēsiet piereģistrēt savu biļeti uz jūsu izvēlēto papildspēli. Bet tagad gan atkal turpināsim ar Lototronu un nākamajām Lototronu bumbiņām, lai jums veicas! Turpinām izlozi. Atgādinu, ka šodien robežu bumbiņa ir 41, uz spēles 281 000. 45. Ja atminēsiet līdz 41. robežu bumbiņai vēl 7 skaitļus, laimīgajā kvītē būs atzīme par 10. dalību džokerī un džokerī 7, tad papildu superbingo uzkrājumam 16. Veiksminieks iegūs savā īpašumā laimēs sapņu māju, ko uz veiksminieka zemes 20. uzbūvēs uzņēmums Somu māja, bet jaunumi no Latvijas Loto saistībā ar Momentu loterijām. 12. Aizvadītajā nedēļā jaunums Momentu loterija Tik-tak 3. Atgādina vecās labās desas, ko mēs esam spēlējuši 30. skolā un ik pa laikam droši vien arī mājās uzspēlējam. Un šobrīd Momentu loterijas ir pieejamas 62. Loto. Tuvākajā laikā būs arī tirdzniecības vietās un lielākais laimests 29. 10 000 eiro, un vienā sērijā ir atrodami 5 lielie laimesti un arī laimesti no 1 līdz 1000 eiro. 27. Man ir vēl kāda ziņa saistībā ar jaunumu Momentu loteriju pasaulē, ko piedāvā Latvijas Loto. 3. Bet to es jums pastāstīšu noslēdzošajā kārtā, jo trešā kārta ir noslēgusies ar 2 līderiem un 16 atminētiem skaitļiem. Un tā, draugi, klāt ir atlase uz aizraujošāko, intriģējošāko auditorijas spēli – riska spēli. Ļoti labs pieteikums, Armand. Es domāju, ka tagad visi ar sajūsmu noteikti pievienosies mums pie šīs spēles iekārtas. Nu, katrā ziņā tie, kuru numuriņš šeit slēpjas. Numur 6. Kuri 2 komandu spēlētāji piedalīsies riska spēlē, to tūdaļ pat noskaidrosim atlasē. Sagaidām lielā komandas dalībnieku. Igors Bogušs no Rīgas superbingo spēlē un skatās katru nedēļu. Septembrī, pateicoties uzvarai sarkanajā spēlē, nonāca finālā un tur laimēja 289 eiro. Tad laikam jau šodien mērķis ir uzlabot rezultātus. Labi, finālā vietas vēl ir, līdz finālam ir jātiek, varbūt caur atlasi. Un jūs kļūstat par riska spēles pirmo dalībnieku, lai veicas. Bet šobrīd sagaidām veiksmi izmēģināt zeltainās komandas dalībnieci. Džina Grundmane no Rīgas. Skaistākā ģimenes tradīcija Ziemassvētkos sanākt visiem kopā. Superbingo vispār neskatās, jo svētdienās jāstrādā, bet pirms 12 gadiem studijā ir bijis laimests. Nu, kuru no 3 žetoniem izvēlties? Riska spēlei būs būt! Pievienojieties savam kolēģim, pēc mirkļa tiksimies pie riska spēles iekārtas. Kāds naudas laimes būs sarkanās komandas dalībniekam? Aldis Šimkuns no Jelgavas novada. Sapnis pabeigt mājas celtniecību. Superbingo spēlē katru nedēļu un skatās arī katru svētdienu. Vai nu 300 eiro, vai nu 400 eiro, vai komandas bankā 100 eiro, vai 200 eiro. Viss atkarīgs no jums. Un jūs laimējiet pats 400, komandas bankā ieskaitām 200. Apsveicam!
Un šobrīd savu izvēli veids zaļās komandas dalībniece. Aija Kasakovska no Valdlaučiem Superbingo studijā atrodas 3. reizi. Pirms tam laimējusi pirms 5 gadiem, bet ja šobrīd laimētu, tad vēlētos mašīnu. Šajā rītā mēs jūs sveicam ar 300 eiro, un jūs varat doties pie savām komandas dalībniecēm, jo bankā tiek ieskaitīti 100 eiro. No ko klāt ir interesantajai, aizraujošajai un neprognozējamai riska spēlei. Es esmu pārliecināts, ka mūsu skatītājiem visiem riska spēle ļoti patīk. Pirmais, vienkārši noskaidrosim, ar kādu summu jūs spēli uzsāksiet. Igor, pirmais gājiens no viena no baltajiem. 500 eiro uzreiz ar maksimāli lielāko starta summu. Igors uzsāk riska spēli. Džīna, es turu par jums īkšu. Zinu, ka ļoti negribējāt šo spēli spēlēt, bet kā jau tas dzīvē notiek, ir jāspēlē. Un mēs jūs noteikti atbalstām. No apakšējās rindas baltajiem lauciņiem varam vaļā vienu, un jūsu starta summa 250 eiro. Kā jau es minēju, pēc katra gājiena jūs varat teikt stop un spēli pārtraukt. Tā kā reāli vairāk neriskēt, visu risku atstāt pretiniekiem. Igor, ko daram? Turpinām, otrais gājiens. Un 500. Nekas, tas tikai otrais gājiens. Pirmā no 4 jaunajām starta summām ir atvērta 170 eiro pēc 2 gājieniem. Jā, visi lielā lauciņi, Džina, tagad ir jūsu rīcībā. Turpinām spēli. Skaidrs, ka turpinām un izdarām izvēli un pieskaitām 200 eiro. Šobrīd tātad mums ir 450 eiro. Pēc 2 gājieniem ir līderu maiņa, bet tas vēl neko nenozīmē, vai turpinās ar 3. gājienu. Aiziet 170 eiro, pār to pēc 3. gājiena pār 310 eiro. Pieskaitām 140. Jā, kaut kur tur noteikti ir arī Džina reiz 3 un reiz 2. Atradīsim kādu? Jā, tur arī ir vēl dalīts ar 2, dalīts ar 3. Tos mēs sastāsim jūsu pusē, Armand. Bet mēs sareizinām ar 3. 1350 eiro. Ir vēl 1 reiz 3 lauciņš, 2 reiz 2 lauciņi. Ir 2 dalīts ar 3, 2 dalīts ar 2, 3 jaunas starta summas, pārējie plusi, ko daram 300. Reizinam. Reizinam? Jā. Labi. Lai notiek un... Jā! Reiz 2, 620 eiro pēc 4 gājieniem. Jā, mēs, protams, ka vienmēr priecājamies par abu spēlētāju veiksmi, un tagad viss kļūst vēl interesantāks. Džina, kā tagad? Joprojām nepatīk šī spēle? 1350 eiro. Nu, lai viņi paliek. Lai paliek. Jūs sakat stop? Vairs nekāda riska. Mēs sakām stop, apstājamies pie 1350 eiro un visas grožus atdodam kolēģiem. Varbūt vairāk naudiņas, varbūt mazāk. Un tā, 5. gājiens. Un 620 dalīts ar 2, un spēle tiek noslēgta tāpat 2. vietā ar 310 eiro. Paldies par spēli, es ceru, ka patika. Jā. Ja vēlreiz būtu jābrauc uz studiju un būtu jāspēlē riska spēli uzspēlēt? Protams. To es arī tev novēlēšu. Paldies, bet pie savas komandas var doties un iepriecināt. Komandas bankā ir ieskaitīti 300 eiro. Džina, 1350 eiro apsveicu 1. vieta, bet iespējams jūs vēlaties atteikties no šīs laimes un doties finālu. Jā, atsakos. Jūs doties finālu. Jā. Mums ir 3. fināliste. Lieliski, lai veids fināla. Droši dodieties pie komandas. Komanda jūs sagaida ar sirsnīgiem sveicieniem un komandas bankā 400 eiro. Bet tagad atkal pienāca laiks noskaidrot 4 no 8 nākamās nedēļas dalībniekiem. Jā, Ligita, tieši tā, un šoreiz es aicināšu tevi iegriezt izlozes iekārtu. Lai notiek, lai veicas visiem, kuru komplekti atrodas mūsu izložu traukā, nu skatīsimies, kuri būs tie 4 veiksmīgie. Es arī atvēršu triks. Lūdzu, un es veicu pirmo izlozi, tātad jaunedēļas studijā tiekamies ar auditorijas dalībnieku, kurš vēl pagaidām nezinām, kurā komandā būs. To jūs izlozēsiet raidījumā tieši pēc 1 nedēļas. Arvīts Galviņš no Jelgavas. Un tāpat mēs pēc nedēļas tiksimies arī ar Daigu Zani no Rīgas. Un jaunadēļ pretendēs piedalīties auditorijas spēlēs un, kas zina, varbūt arī tikt līdz iespēju iegriezt lielo laimes ratu Inese Eglīte. Kā
arī priecāsimies satikt noteikti Irinu Kozlovsku. Lūko, dārgie draugi, bet šobrīd atkal ņemam rokā savas izložu kvītis, kas iegādāts uz šo izlozi, jo klāt ir nākamā izlozes kārta. Un tātad klāt ir noslēdzošā lotrona kārta līdz robežu bumbiņai 11 bumbiņas, līdz superbingo laimestam 17. Nu, kādam no 4 šī brīža līderiem vēl jāatmiņ 4 skaitļi, bet momentu loterija lielais 7 ir klāt. 34. Krāsās koša un pārsteigumiem pilna momentu loterija piedāvā vēl nebijušu pieredzi. Ziniet, kā tā ir? 41. Ka laimesti var slēpties abās loterijas pusēs. Un lielākais laimests 11. šajā momentu loterijā ir 150 000 eiro. Un vienā sērijā ir 2 lielie laimesti, kā ir iespēja laimēt 5. no 5 līdz 3000 eiro. Un kas vēl ir labā ziņa, ka nelaimējušās momentu loterijas lielais 7 biļetes 14. varat pieregistrēt arī papildu spēlē, kur varat pretendēt uz 700 eiro lieliem naudas laimestiem šobrīd. 44. Lielais 7 ir iegādājams e-loto un, protams, tuvākajā laikā 48. būs iespēja to uzspēlēt arī tirdzniecības vietās. Tā kā, ja ieintriģēju, kas zina, varbūt izmēģināsiet savu veiksmi. 74. Tikmēr ar veiksmi par pirmo rāmi mēs apsveicam vienu spēlētāju, laimestu par pirmo rāmi tātad saņem viens dalībnieks, bet 46. skaitlis 46 tiek izlozēts. Sagaidām robežu bumbiņu, šodien tā ir 41. 37. Jaunadēļ robežu bumbiņa būs 40. Bet superbingo uzkrājums par 2000 vērtīgāks, 283 000. 21. Joprojām spēkā arī nākamajā izlozē. Katrā no izlozēm spēkā ir šī te džokeru dāvana. 58. Sapņu māja no Somu māja. Ja vien 20 skaidri tiek atvināti kādā izlozē līdz 42. robežu bumbiņai. 18. Šajā izlozē mums ir jānoskaidro, kurš vai kuri dalībnieki saņems laimestu par bingo. 4. Cīņa par bingo vēl turpinās, bet līdz 45. bumbiņai pēc skaitļa izlozes superbingo noteikumiem vienmēr tiek izlozēti un izmaksāti laimesti par centru un par rāmi. Tātad šajā izlozē laimestu par centru šo laimestu saņems 2212 dalībnieki, laimestu par rāmi laimestu saņem 9 dalībnieki. 7. Nu ko, 7 potenciālie šobrīd bingo laimētāji. Uzdevums ir vienkāršs, jā, arī ļoti sarežģīts, bet šobrīd no jums vairāk nekas nav atkarīgs, jo 53. laimestu par bingo saņem viens spēlētājs, skaitlis 53 tiek izlozēts. Nu ko, veiksim visiem nākamajā izlozē, bet šobrīd, dārgie draugi, es jums iedošu nelielu pārtraukumu. Televīzijā pārtraukumu saucas reklāmas pauze. Un šobrīd jau pēc reklāmas pauzes mēs atkal esam Superbingo studijā, lai turpinātu ar īpašu jaudu. Un tieši tāpēc mēs turpinām ar mūsu papildspēli Superbingo auto, kur galvenais laimes vienam šīs papildspēles dalībniekam būs jauna automašīna Audi Q8. Jā, un katru nedēļu mēs izlozējam 3 kvīšu numurus, no kuriem pirmās un otrās kvīts īpašnieks katrs laimē 1000 eiro. Savukārt trešās kvīts īpašnieks iegūs tiesības piedalīties starpfināla izlozē, kas norisināsies autosalonā 26. aprīlī. Un tajā dienā mēs arī uzzināsim, kurš no 14 šīs papildspēles dalībniekiem laimēs naudas laimes no 1500 līdz 3000 eiro, bet kurš kļūs par šīs papildspēles galvenā jaudīgā laimes īpašnieku Audi Q8 būs jūsu rīcībā. Vairāk informācijas par šo papildspēli jūs varat uzzināt mājaslapā www.latloto.lv un tur arī reģistrēt savu kvīti. Bet tagad gan pienāca laiks uzzināt, kur tad ir šie 3 laimīgie kvīšu īpašnieki. Papildspēle kopā reģistrēto kvīšu skaits ir 6224. Ar 1000 eiro mēs sveicam Madaru Skapstu un Rudolfu Osmani. Savukārt starpfinālā piedalīsies Dainis Upenieks. Un šobrīd klāt ir fināla izloze, un tūdaļ pat noskaidrosim 4. finālistu. Un galvenais noskaidrosim, no kuras krāsas komandas finālistam būs iespēja piedalīties lielajā finālā. Man ir aizdoms, ka es nojaušu, kura komanda gribētu papildināt jau finālistu rindas, bet vai tas tā būs? Skatīsimies. Un mēs kā 4. finālistu aicinām
sarkanās komandas dalībnieku numur 1. Inese Pleša no Madonas. Brīvajā laikā darbojas dārzā, ziemā ada zeķes un cimdus. Pirms 3 gadiem loterijā Bagāts laimēja 500 eiro. Bet pirms lielā fināla Ligita mums paziņos, kā šajā rītā tika sadalītas komandas bankas. Jā, paldies, Armand. Man visi cipari ir piefiksēti un lielā komanda 1100 eiro savā starpā sadala 3 dalībnieki, katrs saņemot 367 eiro. Dodamies pie dzeltenās komandas. Dzeltenā komanda jūsu bankā arī bija 1100 eiro, kas nu tiek sadalīts starp 3 dalībniekiem, katrs iegūstot 367 eiro. Sarkanā komanda jūsu kontā 900 eiro, ko savā starpā sadala 2 dalībnieki, katrs iegūstot 450 eiro. Nu, un zaļā komanda noslēdzāt šo raidījumu ar 700 eiro savā bankas kontā, un to savā starpā sadala 3 dalībnieki, katrs saņemot 233 eiro. Apsveicu! Tādi šīs dienas rezultāti, bet mums priekšā fināls. Lai veicas finālistiem! Šoreiz finālā tikai un vienīgi burvīgas dāmas, burvīgas un nedaudz satraukušās. Bet tas ir labi, jo, dārgās finālistes, pie lielā laimes rata tiks tikai viena no jums. Gluži tādā pat secībā, kā nonācāt finālā, arī sākam lielo finālu no 1. līmeņa. Ilgas kundze, jums jāizvēlas viens no 1. līmeņa 4 aplīšiem, jūs ņemat šo un nokļūstat fināla 2. līmenī. Gunta. 2 iespējas nokļūt uz augšu, 1 iespēja laimēt 500 eiro, ar ko mēs arī šajā rītā jūs apsveicam. Jūs varat doties atpakaļ pie savas komandas. Nu, it kā 1. līmenī intrigas vairāk nav. Džina, vienalga, kurš aplīdz, tas nozīmē, ka jūs spēli turpināt, un arī Inesei vienmēr ir pēdējā izvēle. Pēc izlozes noteikumiem zaļās komandas pārstāvi vienmēr piedalās izlozēs kā pēdējie. Labi, intriga joprojām turpinās. Ilgas kundze, jūs atkal esat 1. un šobrīd 2. līmenī jums ir iespēja vai nu nokļūt fināla izlozē, vai nu iegūt 1000 eiro lielu naudas laimestu. Viens no 3 sarkanajiem aplīšiem. Lūdzu, veicat izvēli. Un sveicam šajā rītā jūs ar laimētajiem 1000 eiro. Jūs varat doties atpakaļ pie savas komandas. Paldies par spēli. Šo es paturēšu, labi, dodiet man. Paldies, un jūs varat doties. Komanda sagaida, apsveic savu finālisti. Atkal intrigas nav, varam vaļā Džina. Un atstājam arī Inesei pēdējo 2. fināla līmeņa aplīti, kas nozīmē, ka klāt ir lielākā intriga. Un Džina, tagad riska spēle bija forša. Tagad riska spēle ir ļoti vērtīga. Vai nu tūdaļ pat jūs atvērsiet fināla pēdējā līmeņa laimestu 2500 eiro, vai būsiet tā, kas šajā rītā griezīs lielo laimes ratu. 2 izvēles. Jums ir jānosaka, kurš būs šodien superfinālists. Inese, un mēs jūs sveicam ar laimētiem 2500 eiro. Mīļās dāmas, paldies par spēli. Jūs varat doties pie savas komandas. Džina, šobrīd es aicināšu jūs doties man līdzi, un mēs dodamies iegriezt lielo laimes ratu. Džina Grundmane laimīgo biļeti iegādājās Rīgā, Brīvības gatvē 372 Narvesen, un turp arī dosies skrīveru saldumi. Dargie draugi, Džina Grundmane ir nonākusi šajā vietā, kur es esmu pārliecināts vēlas nokļūt pilnīgi visi, kuri mūs skatās, vēl jau vairāk, kuri mūs spēlē. Jā, katrā raidījumā es šeit atrodos. Es arī gribētu būt jūsu pusē. Es tur nevaru būt. Jūs esat. Un es aicināšu jūs tiešām izbaudīt šo kolosālo mirkli. Pagaidām mēs nezinām, ar ko tas noslēgsies. Kad esat gatavi, grieziet iekšā lielo laimes ratu. Mēs visi jūs atbalstam ar skaļiem aplausiem studijā un arī mājās pie TV ekrāniem. Aiziet! Un tātad noteikums, iegriežot lielo laimes ratu, ir tikai viens, lai būtu viens pilns apgrieziens. Nu jau ir vairāki pilni apgriezieni, tas nozīmē, ka rezultāts tiks ieskaitīts, un to mēs tūdaļ pat arī uzzināsim, ar kādu no laimestiem mēs jūs šajā rītā sveiksim, vai uzreiz, vai pēc maza mirklīša. Un šajā rītā lielais laimes rats. Jūs tā kā teicāt, ka negribat vēlreiz riskēt, jā? Nē.
Šajā rītā nāksies vēlreiz riskēt, jo lielais laimes rats ir apstājies uz pārsteiguma sektoru, un klāt ir Ligita. Nu jau risks ir gluži tāds pats kā fināla pēdējā līmenī. 2 lādītes. Vai jūs laimēsiet 3000 vai jaunu automašīnu Volkswagen Taigo? Tas ir atkarīgs no jums, Džina. Kuru pārsteigumu lādīti jūs izvēlaties? Nu, vispār sviests. Nu. Sviests, automašīnas vai 3000 eiro vērtībā, Džina? Labi, ņemam. Labi, lai ir. Un? 2 nedēļas pēc kārtas lielais laimes rats apstājas uz pārsteigumu sektoru, un 2. nedēļu pēc kārtas superfinālis laimē automašīnu Volkswagen Taigo. Džina, es jūs kārtīgi apsveicu, kas notiek pa īstam, jūs spējat noticēt? Nu, nē. Vispār. Man, protams, ka šie komentāri, ka nav komentāri, patīk vislabāk, tāpēc, ka trūkst vārdu, bet kā jūs jūtaties šobrīd? Nu, gandrīz vai karaols jādzer. Nu, uztraukums ļoti liels nebija, kaut ko tādu gaidījis, domāju, ka tas nav man. Nē, tas Jebkuram, ir jums. bet ne man. Tas ir jums. Mēs to apliecināsim ar apsveikumu skaļiem aplausiem Super Bingo studijā. Labas lietas, pārsteidzošas lietas, jā, arī riskantas lietas šad un tad šeit notiek, bet tieši tāpēc mēs mīlām, skatāmies un spēlējam Super Bingo. Bet šobrīd es aicināšu Ligitu veikt nākamo izlozi, lai noskaidrotu, kādi ir šajā raidījumā veiksmīgie TV izlozes cipari. Jā, paldies, esam gatavi uzsākt izlozi un lai jums veicas. Pirmā ciparu kombinācija 6, 8, 4, 2. Mēs turpinām izlozi, noskaidrosim nākamos TV ciparus. Un tie savukārt ir 0, 8, 5, 9. Un mēs turpinām joprojām izlozi un noskaidrosim vēl TV izlozes cipars. Iespējams jums veiksmīgos 2, 5, 8, 8. Un mēs turpinām, jo joprojām ir nepietiekams pretendentu skaits. Tad, nu, iespējams, ka šī būs pēdējā. 3, 9, 5, 7. Tieši tā arī ir. Ja jūs kvītīs ir mans nosauktie TV izlozes cipari, tad tūdai pat arī zvaniet pieši to tālruņa numuru 6722 4906 un reģistrējieties. Un joprojām, ja jums ir sakrutuši TV izlozes cipari, bet neizdodas sazvanīt Latvijas loto, tad jūs esat laimējuši 100 eiro. Bet nu atskatīsimies pie kādiem laimestiem. Šodien ir tikuši visi 24 mūsu šīs dienas auditorijas spēļu dalībnieki. Un, protams, ar lielākajiem aplausiem sveiksim lielākos veiksminiekus. 100 loterijas papildspēles izlozē Raivis Briedis laimēja 4000 eiro. Un šodien par pārsteigumu mums, bet lielāko pārsteigumu sev parūpējās Džina Grundmane, kur uz lielā laimes ratu uzgriežo ar pārsteigumu sektoru. Vēlreiz riskēja un laimēja automašīnu Volkswagen Taigo. Bet tagad arī jūs, protams, grafikā redzat visu informāciju par šodienas laimestiem. Nu ko, dārgie draugi, līdz ar to šis raidījums gandrīz vēl ir noslēdzies, bet mēs vēl paziņojam, ka nākamajā nedēļā Super Bingo uzkrājums, kā jau es minēju izlozes laikā, ir paaudzies par 2000 kļūs vērtīgāks. Jaunedēļ 283 000 izspēlēsim līdz 40. robežbumbiņai. Jā, un, protams, atgādinām to, ka spēlējot Jokers un Jokers 7, ja jūsu kvīts būs tā veiksmīgā, kura laimēs Super Bingo uzkrājumu, tad vēl jūs laimēsiet arī sapņu māju, ko uz laimētājas zemes uzcels uzņēmums Somu māja. Bet, Armand, ja kaut kas ir palaists garām, tad noteikti mēs atgādināsim to, ka visa informācija, visi jaunumi un fotogrāfijas ir pieejams Latvijas Loto mājaslapā www.latloto.lv. Nu tagad gan, draugi, pēc visiem pasaules kalendāriem ir iestājies jaunais zaļā koka pūķa gads, kā jau minējām, un arī jums solam. Tas būs ļoti veiksmīgs un ļoti laimestiem bagāts. Ja vien jūs turpināsiet skatīties Super Bingo un šad tad arī atbrauksiet pie mūsu ciemos šeit Super Bingo studijā. Mēs jūs ļoti gaidīsim un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā! Atā!